Vidzeme ir viens no mežainākajiem Latvijas reģioniem, un vidzemnieki lepojas ar savām guļbūvju tradīcijām. No 2008. gada Ieriķos darbojas fabrika Doras, kas sevi dēvē par guļbūves juvelieriem. Izpētot senās tradīcijas, paņemot labāko no tām un apvienojot to ar modernajām tehnoloģijām, guļbūve ir pārcelta jaunā kvalitātē. Doras veiksmes stāsts viņš jau jātīst uz priekšu, jo tie produkti, projekti un risinājumi ir radīti tādi, kas ir faktiski inovatīvi jau pasaulē, ne tikai tur Latvijā vai pat Eiropai. Doras ir jauns un ambiciozs spēlētājs guļbaļķu tirgu, un, lai izkarotu savu nišu, ir ieviesis daudzus tehnoloģiskus jauninājumus. Doras lepnums ir speciāls risinājums sen pazīstamajā dzeguļu stūrī, jeb dzeguļu paksī. Idejas lietās un kaut kādās jauninājumos, un tajās lietās mēs esam pārāki, ja mēs esam gan bijuši uz Somiju skatīties, viņi dara to pašu, ko mēs, nav tā, ka viņi kaut ko pārcēlē. Tas, ka mēs spējam tās lietas izdomāt daudz ātrāk, operatīvāk, šobrīd vēl. Doras fabrika piesaistījusi 7 miljonus eiro investīcijās un lepojas ar modernāko mājbūves mašīnapstrādes līniju Austrumeiropā. Ar pilnu jaudu palaižot Doras fabrikas līnijas, tā būtu spējīga ražot vienu 150 kvadrātmetru māju dienā. Nodibināts izplatīšanās tīkls, un Vidzemes modernās guļbūves jau izplešas pa visu Eiropu. Pasaulē dodas ne tikai Vidzemes guļbūves, bet arī daudz trauslākas lietas, kas ražotas Piebalgā. Tā nu ir sanācis, ka izturīgākais un smalkākais no keramikas materiāliem tiek ražots tikai vienā fabrikā Latvijā, un tā atrodas Inešos. Jānis Ronis ir fabrikas galvenais motors. Mēs varam būt stipri tikai ar to, kad mainām dizainu un iemācāmies darīt to, ko nedara citi. Pirms 4 gadiem pametis Rīgu, viņš tagad vada paša izveidoto Piebalgas porcelāna fabriku. Tepat vecajā Pienotavas ēkā. Porcelāna izstrādājums tapšanas laikā tiek 3 reizes dedzināts augstā temperatūrā un tāpēc saraujas par 18% mazāks. Tikai tad kļūst redzams galvenais porcelāna kvalitātes rādītājs – caurspīdīgums. Piebalgas porcelāna fabrikas īpašais produkts ir izstrādājumi no tā saucamā burzītā porcelāna. Visi porcelāna fabrikas darbi ir izstādīti pastāvīgā ekspozīcijā Inešu pils telpās, kur interesanti profesionālu ekspertu pavadībā var apgūt smalko porcelāna apgleznošanas tehniku. Turpat arī savu darbu apdedzināt un paņemt līdzi, kā piemiņu. Vidzemi iespējams ne tikai guļbūvē izcirst un porcelāna izgleznot, arī tīri fiziski sagaršot, pateicoties kādam ņipram uzņēmumam netālu no Alūksnes. Tanī brīdī ļoti daudz cilvēku skatījās uz mani kā uz mazlietiņu ķertu, kas varbūt iet projām no Rīgas un pie kam vēl naudu iegulda lauksaimniecībā, purvā. Bet tagad skatoties atpakaļ un sevišķi jau pēc krīzes, tas lēmums bija pareizs un arī tas, ko mēs šeit darām, ir ļoti pareizi. Atgriežoties dzimtajā pusē, Gundega uzsākusi lielogu dzērveņu audzēšanu. Un pēc pirmās lielās ražas nākusi sapratne, ka jābūvē arī pārstrādes cehs un jāražo sulas. 100% dabīgajās sulās nav ne piedavu, ne konservantu. Ārzemēs to jau pazīst ar nosaukumu Very Berry. Mums ir ne tikai dzērvenes, bet arī avenes un melvenes, bet ir tā, ka mēs domājam stādīt arī citas kultūras, gan aroniju, gan upeniju. Mēs ražojam sulas arī no aronijām un upenēm, tās mums ir jāiepērk. Un nākošais, protams, ir, kad mēs droši vien arī savu produktu klāstu paplašināsim. Ne tikai sulas un dzērienus un sīrupus, kas tūlīt arī parādīsies tirdzniecībā, bet droši vien arī būs vēl daži citi dzērieni. Vidzemē rosās darbīgi un radoši ļaudis. Vai tie būtu smalki inženieru risinājumi, trausls porcelāns vai moderna lauksaimniecība? Jūs jutīsiet, ka vidzemniekiem viss pa spēkam. Vidzeme, ceļš ved augšup!